Logmās! Šodien ir tā diena, kad es esmu mājās, kamēr mazie ir skoliņā. Un šodien būs vienkārši maksimāli garlaicīgi, jo mums nav plāni. Un šeit visai nedēļai nav plāni. Visa nedēļa būs tieši tāda pati kā pagājušā nedēļa. Izņemot to, ka bērniem ir Ziemassvētku pasākumi ceturtdienu un piekdienu, man šķiet. Tā kā, jā, tagad sāc brokastis. Un cik tagad ir jau 11, tas nozīmē, ka man pēc stundas bišķi vairāk jau jāiet ārā ir. Un, jā, cerams, ka mums šodien sanāks nākt ar kājām uz mājām. Ārā ir vienkārši pretīgs laiks visu laiku, kaut kāds smidzeklis nāk no gaisa. Un, jā, Ziemassvētku izstāde būs zaļi, nevis balti. Vēlas parabījies? Es gribu kaut ko nopirkt. Nē. Jā, mēs tagad esam daudz vēlāk mājās nekā bija plānots, jo mēs aizgājām ciemos pie Matildas skoliņas biedrinītes paspēlēties, un tagad man jāiet taisīt kaut kas vakariņās. Un es dzirdu, ka sīkie ieslēguši televizoru un skatās kaut ko ķīniešu valodā vai japaņu valodā, es nezinu. Ko jūs skatāties? Kas tas tāds ir? Es nopirku cūgaļas krūtiņu. Mēs par cūku pērkam ļoti reti. Pārsvarā ēdam lielopu un vistu. Es nopirku cūgaļas krūtiņu, jo es iedomājos par kaut ko, kas varētu būt cepts krāsnī. Varbūt man ir jāpamēģina. Šņukuriņš krāsnī cepās, nevar vajag labi redzēt. Tieši, man liekas, ka Auskarā vairāk man nav nekāds spīdumiņš, es skatījos tieši. Nu, izskatās. Es nekad neredzēju. Viņš ir tāds caurspīdīgs. Čau, kā? Latvija. Čau. Kāpēc tavs vienredzes no eglītē? Tāpēc, ka es gribēju bišķiņu vēl pielabot. Ļoti labi dāvana kalendārā. Parādi, kas tev bija kalendārā, es malas neparādīju. Parādi tuvāk. Viņiem kalendārītī bija porcelāna figūriņas, kuras bija jānokrāsā ar krāsām, un tad jāievar aukliņi, un tad var iekrunāt eglītē. Tev patika? Nu tā, es esmu gandrīz pabeigusi kedas. Iepriekš jūs redzējāt kadru no pasta. Francis bija aizmidzis mašīnā, braucot mājās, un man viņš vienkārši izcēla no mašīnas, un es iekšā, un viņš nepamodās, un man vajadzēja pastā izņemt paciņu. Es nolku Matildas krēslu vienkārši ar Frančuku, un viņš tur vienkārši tā arī gulēja. Viņš gulēja līdz pat mēs vēl pēc tam iegājām grāmatnīcā, un tad es gāju uz drogām. Tas vairs nevarēja vienkārši viņu panest un noliku uz zemes, un tikai tad viņš pamodās un prasīja, kā viņš tur ir nonācis. Vakars ir pavadīts mieriņā, kopā paēdām vakariņas. Man sanāca arī kind of tā cūkas, kā viņi saucās, ribiņas. Bija garšīgi. Nē, tās nebija ribiņas, krūtiņi. Gustav, bija garšīgi krūtiņi? Jā, nenormāli. Nenormāli? Gustav saka, bija nenormāli garšīgi krūtiņi. Tev ko dziedāt visi zin, ka vakars klāt. Kā tu dziedāji vakar? Jāiet kaķis kūpināt. Kāpēc kaķis jākūpina? Man likās, ka tu labi skan. Es tev piedziedāju, un tad galvenais, ka viņi neuzdeva nekādas jautājumus. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir kājas pūtināt, un droši vien nesadzirdēja, kā kaķis jākūpina. Viņiem vienkārši svarīgi, ka vecāki dzied dziesmu. Nevis kājas pūtināt iet, bet kaķi kūpināt. Tādas morālas vērtības mēs mācam bērniem, jā. Bet, jā, šis tāds sirsnīgs piemērs no mūsu ikdienas. Tas ir riktīgi ierzīgi. Bet galvenais, ka super spontāni, šis nebija plānots. Bet, man patīk, ka mums šis tāds... Jā, man patīk, ka mums šis tāds features random ir. Kaut kāda
bišķi garš iedod ikdienā, jā. Tāpēc, ka tad citādāk ir pārāk garlaicīgi. Tieši tā. Kas ir priekš jums kaut kāda random lieta, ko jūs darat? Varbūt ne tieši šādā kontekstā, bet kas ir dīvaina lieta, ko jūs ģimenē darat? Padalieties ar mums komentāros, mēs novērtēsim. Kas ir dīvaina lieta, ko mēs daram, piemēram? Mēs esam normāli. Mēs neesam normāli. Mūsu bērniem ir jau diezgan labi humora izjūt tikai dēļ tā, ka mēs visu laiku runājam sūdu. Ne? Nu, ne visu laiku, bet jā, mēs nu tā kā... viņiem ir kaut kādas frāzes, kā trippin un... Mēs tā kā viņiem pieduramies ļoti bieži, es nezinu, kā to latviski pateikt. Jā, kā Matils šodien pateica, brālis taisa marazmu. Tas ir tik labi. Jā, nu mēs faktiski, mēs esam ļoti autentiski ar bērniem. Mēs esam, mēs runājam tā kā mēs ikdienā runātu, nevis kaut kā nu, mēs tieši runājam ar viņiem kā šausmīgi pieaugušajiem, pareizi, laikam, jā. jā. Un tad attiecīgi viņi iedod tādas zelta frāzes ik pa laiku. Mēs dabūsim no skatītājiem par to, ka mēs nemācam bērniem skaidri gramatiski pareizi latviešu valodu. Nu, mēs jau paši es nemāku skaidri pareizi gramatiski latviešu valodu, līdz ar to es nevaru to iemācīt saviem bērniem. Es ceru, ka viņiem skolā tā iemācīs. Tā kā, jā. Jā. Kaut kā tā? Kāda tev rītdiena? Rīt ir no 8 līdz 8. Tu man apsoli uzfilmēt vienu video par rītdienu visu? Jā. Davai. Kā es ādu pusdienas. Davai. Super. Tas ir saturs, ko jūs gaidījāt. Nē, kā viņš āda tās pusdienas, ko es šovakar mēs taisījām, ēdām jau. Nu tā, bet tā, fantastisks, jā. Tiešām, jā? Fantastisks garšas, jāsaka, kā ir. Griķi ar krūtiņiem. Jā. Ok. Es Annai teicu, ka, ja būs labi, ja būs garšīgi, tad es viņai arī uztaisīšu. Nē, riktīgi labi tev sanāca. Tev riktīgi labi sanāca. Anni, tu skaties, tu ēdīsi krūtiņu ar griķiem un krējumiņu. Tas būs izcili.